Sveiki, man skatītāji! Šodien tāds fiksējs. Pat neesmu pārģērbies, jo vakarā būs man maiņa. Viens no pēdējām palika, kurš šodien datums 26. Un lūk, un tad pēdējā 31. martā maiņa, un tad viss beidzās, jā. No jaunumiem. Šitas tūts izjauks. Lūks, viņš negrib lekt. Tur vēl zobrats ir. Reiz tagad viņš gaida. Ko viņš gaida? Viņš gaida algu. Es jau laikam stāstīju, ja, kad pasūtīju jaunu plasmasu, viņi nedara vecai plasmasai, tāpēc jāpasūta vēl ir šitās plasmasas. 1, 2, es nezinu. Reiz te vēl dateris motoram. Vēl 100 eiro. Ļājas vajadzēja citu pirkt un viss. Šito vienkārši izmest laukā un viss. Bet nu jau iesākts ir un kroši kaut kā tā. Nu vēl izdomās. Maš kusīs gaisā pa 50 eiro kāda. Sāku vākt šito te sūtu kopā. Tā pa bišķītiem. Nu, lūk. Arī, nu, siksna nav. Siksna vienkārši tā, lai vienkārši tos zobratus uzstādīt vienā līknē, taisnē. Nu, lūk, jo tur regulējās, tas regulējās un šitas regulējās. Arī, bļēns, domāju, te jau es savākšu nedēļas laikā kaut ko tur skuju, bļēns, kamēr izjaucu to, kamēr dabūju jaunus gultņus, kamēr dabūju tur blīves, kamēr oi, šitā dekaroši, jā. Kamēr tas, kamēr šitas. Nu, nav tik prasti. Tur materiāli dabūju, tur augšā blīvēm, apakšā blīvēm, tev arī bija kaut kas. Karoši kaut kā tā. Tad es izjaucu šito te Kawasaki. Un te, kas mums darās? Te darās sekojoši. Karoši neko neatšķirās no motora mašīnas dzinēja. Vienīgais tas, ka tur vajag bišķi smalkāks rokas, garāks pirksts, lielāka pacietība. Nu, jā, pirksts apdaudz, tur vēl kaut kas, ja, un tā. Bet, kas ir, tik pie vārsta regulēšanas. No sākuma pasūtīja blīvis, viņas tur mētājās. Un tad vārsts, reku ir sakrāmēt, reku ir izplūde, reku ir ieplūde, un reku ir regulācijas šitādas te šeibītes. Smalkas tādas, ja. Reku ir jaunās pasūtītas. Gaidīja nedēļu. Un tās jaunās maksāja gabalā 13 eiro. Viens šitāds sūds, vot šitāds te, maksā 13 eiro. Blīves, tur kaut kāds, cik 4 gabals maksāja 75 eiro. Vienkārši. Regulācijā nekas nav sarežģīts. Bišķi jāpalās literatūru. Un tur var visu atrast. Nu, vēl ir YouTube rullīši. Par šito. Šitas lec, brauc. Šitas laikam ir tas pirkums, par kuru es esmu ļoti apmierināts. Vienkārši apmierināts. Es domāju, nopirkšu ķiveri, aizdzīšu uz laukiem un tur pagasēšu. Bet ir video no ziemas. Un vēl ir video no ziemas, kur es nokritu. Jā, bet video ir. Pasaki paldies par uzmanību. Bet, nu, jā, viņš viss kārtībā. Šitādi te. Šitādi te. Tur. Šitas te 75 eiro. Un tur bija vēl kaut kādi 60 eiro. Kā jau ierasts, pastāstīšu jums stāstu no manas dežūras pēdējās. Bija kaut kāds 7 vakarā, atnāk īziņa, kad uz Dienvidu tilta ir izlīdz saļarka, tur dīzeļa degviela, bijusi sadursme, avārija, 2-3 litri. Es, nu labi, nočortojos. Tagad iekāpu mašīnā, braucu uz turienu, pirmo reizi atradu to peļķi, paurāus garām. Domāju, bļēc, tāds slinkums darīt kaut ko. Domāju, nu labi, apmet ripuli, tur pie piena kombināta, braucu apkārt, atkal apstājos, ieslēdzu visus piģanāmos, tur skatos, baigā satiksme. Domāju, nu dirsā, bļēc, ko darīt? Nu labi, sagaidu, mašīnas beidzās, it kā izskrēja no laukā, tur atver bagāžnieku vaļā, dabonu to maisu ar visiem, kas ir absorbentu. Un tagad tā, kad aizmugurē tas
atcitējis, un es stāvu, un tagad tā bārstu to absorbenti jātur uz to saļārku. Viss miģinās, un tās mašīnas, un burtiski čuk sāk vākties. Un tagad es skatos, tie cilvēki korķī stāv, paceļ galvu, vai neskrien kāds, vai nav jālas no tilta lejā, bārstu un dzirdu, kā viens smagais vienkārši iegāž atcitējā, tikai pretējā joslā, pusē. Vienkārši iestum iekšā to Mercedes fūra, bet tikai bez piekaps, jā, tā galva tā pati. Un tagad es tā kā stāvu bārstu un skatos to šoferi, kurš tad ir Mercedes sēž, jā, tad tāds, viņš no sākuma tāds sēž, skatās riņķī, pēc tam viņš mēģina durvis dabūt vaļā, viņas nenāk vaļā, tad viņš attaisa logu, paskatās, kāpēc viņš nevar dabūt durvis vaļā, tāpēc, kad viņš ir iespiests visā tādā atcitējā, un tad viņš rāpjās laukā pa otru pusi. Lūk, un tad pašā laikā skatos, kā tās mašīnas savācās, tas korķis, es bārstu, skatos, ko tie cilvēki uz mani skatās, domāju, jo tagad ir mana mašīna, un pretējā pusē vēl viena mašīna. Tā sašaurinājums baigais. Bļā, baigi nelāks sajūtos. Paņem nobildēju, aizsūtīja īziņu, kad ir savāks, iemeta mašīnu, nav trin projām. Labi, vēl piegāja pie mēra šoferi, pateica, lai viņš savāc savus plasmas, lai man vēlreiz nesauc laukā. Čalis šokā. Es saku, tu, savāc, nedrīkst tā atstāt. Viņš labi, viss. Tas bija elektroauto. Tā kā nekas traks. Drīz parādīsies reklāmā. Viņam ļoti patīk, ja jūs palasītu tos sludinājumus, kā viņi pārdod elektromobīļus. Es nezinu, tur ir ļoti tādi cilvēki, tur ar ļoti tādu māksliniecisku, ja tādu pieeja tiem reklāmas sludinājumiem. Ja ceļš tur viens i3 pārdeva. i3 laikam, jā, bija. Kaut kāds bembis, jā, tāds elektriskais. Oi, ja palasītu. Tur tāds, jā, poēmas. Lūk, kaut kā tā. Un galvenais, kad visu to bija jāpārbauda visas tās regulācijas šaibas ar mikrometru. Man nācās viņu nopirkt un iemācīties rīkoties ar viņu. Tāpēc, kad katra bija jāpārbauda, cik viņa ir bieza, lai viņus varētu pareizi mainīt vietā. Jo no sākuma tu pārbaudi, cik tev ir atstarpe ar šitiem, kā viņi saucās. Jā. Tu pārbaudi, cik tev ir atstarpe, tad tu izjauc, tad tu pārbaudi, cik tev katrs tas tur sūdiņš ir biezs, uztaisi sarakstu sev schēmu veselu, un tad tīri matemātiski tu izreikini, kādi tev ir jāpasūta. Karešā, es ņemos ar to veselu kaut kāds 2 dienas. Tāpēc es arī saprotu, kāpēc, kā sākīja centrā, šīs darbs maksā kaut kā 400 eiro. Lūk, bet gan ar visām detaļām, es tā domāju. Kaut kā tā. Labi, pagaidām.